Tagad kā mēs krāsojam lūpas. Mēs varam viņus krāsot dažādos veidos un dažādos izpildījumos, bet tā kā mums modelītei ir diezgan paplānas lūpas, un lai viņas akcentētu un krāsa būtu izteiksmīgāka, mēs viņus pārklājam nedaudz ar korektoru un atļaujamies arī uzvilkt nedaudz gaišāko korektora daļu pāri lūpu ārējai maliņai. Tas padarīs nedaudz izteiksmīgākas lūpas un pagaišinās arī kontūriņu. Ja mēs uzliekam arī korektoru vai tonālo krēmiņu uz lūpām, tas nomaskē mūsu dabīgo lūpu krāsas šo pigmentu, un tad arī attiecīgi lūpu krāsas tonīti, ko mēs izvēlamies likt uz lūpām, viņš būs tāds, kāds viņš ir ietekojumā. Jo ļoti bieži sieviešu liela problēma ir tas, ka mēs redzam dažādas skaistas lūpu krāsas, piemēram, uz mūsu draudziņu lūpām, bet, kad mēs viņus paņemam uzliekam uz savām lūpām, mums tas tonis vairāk nav. Tad, lai mēs iegūtu šo toni, mums ir jāuzliek vismaz tonālais krēmiņš virsū uz lūpiņām. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, mēs ņemam, kā šajā gadījumā, viegli rozīgu lūpu kontūru zīmolīti, kas ir no šāds ten, un iezīmējam lūpu kontūru. Vispirms sākam no viduscieša, tad viegli smalku līniju velkam uz lūpu kaktiņu, savienojam ar viduscīti. To pašu atkārtojam arī otrā pusītē. Tad mēs vienkārši ievelkam abās pusītēs. Kā mēs velkam bantīti saucamo? Mēs sākam bantītē jābūt ar vidiņā, taisni zem deguntiņa. Tad mēs viņu ievelkam tā kā mazu trīsstūrīti. Un šo te izliekumu mēs skatāmies, kādas praktiski ir mūsu uzacu izliekums. Ja mums ir spicis, kā šajā gadījumā, tad mēs arī viņu nedaudz akcentējam kā spici, tādus kā mazus trīsstūrīšus. Un tad atkal mēs no lejas ārējā kaktiņa paņemam un arī nedaudz iekrāsojam attiecīgi ar šo lūpu zīmolīti pašu lūpiņu velkot uz viduscīti. Šeit mēs nedaudz arī atļaujamies vilkt pāri mūsu dabīgai lūpu kontūriņai, lai viņas tomēr izskatītos pilnīgākas. Tad, kad lūpu zīmolītis mums ir uzlikts, tad mēs ar rotiņu viņu nedaudz papludinam, lai tomēr nav konkrēta viena izteikta līnija. Tā kā mēs varam šādu te papludināt. Praktiski ikdienā mēs varam arī uzlikt tikai lūpu zīmolīti un ar lūpu spīdumiņu pāri. Bet, lai mums būtu ilgnoturīgāka šī ten lūpu krāsa, tad mēs, protams, ņemam savu mīļāko lūpu krāsas tonīti un viegli pārliekam pāri un sapludinam šo ten lūpu zīmoli ar lūpu krāsu. Sākam parasti no viduscieša un uz malām. Ar lūpu otiņu klājums ir vienmērīgs, un mēs varam pilnībā pieskriet visām vietiņām. Neaizmirstam arī droši šos lūpu kaktiņus
un lūpu bantītes uztaisīt tādas miermērīgākas. Bet, lai mums būtu brīnišķīgāks un vēl labāks tonītis un lūpu krāsa un lūpas izskatītos pilnīgākas, mēs varam paņemt jebkuru veidu lūpu spīdumiņu un pārklāt pāri šai te lūpu krāsai. Tas mums iedos lūpiņām dzidrumu un izskatīsies lūpas pilnīgākas un apjomīgākas. Ja gadījumā mums ir tā, ka mēs valkot lūpu krāsu vai lūpu kontūru ar zīmulīti, mēs jūtam to, ka mēs esam kaut kur aizmaldījušies vai mums ir pārgājis pāri un izsmērējies, neņemam nekādā gadījumā vatīti vai salvetīti un visu ņemam nost. Ir tad mums tāda konsīlera otiņa un ar korektoru mēs varam ļoti vienkārši arī noņemt visu lieko un uzzīmēt arī attiecīgi mums lūpu kontūru izteiktu un nebūs mums kaut kur aizpūdums. Būs vienkārši izteikta lūpu kontūriņa. Mēs arī varam spēlēties ar šo lūpu kaktiņu dažādos pacēlumos. Mēs viņus varam uzlikt augstāk, mēs viņus varam uztaisīt vienmērīgākus, slīpākus. Tas mums iedos atkal attiecīgo lūpu krāsas un lūpu sejas izteiksmi. Mēs tagad uztaisim tādus ar pacēltu, lai mums jau lūpiņas izskatītos jau smaidīgākas. Mēs viņus varam arī paņemt neitrālākas, tad mums lūpiņas būs tādas nopietnākas un lietišķākas, ekstravagantākas. Nu tā praktiski mēs varam ikdienā arī krāsot lūpas. Vienkārši uzliekam konsīlerīti, ievelkam ar lūpu zīmulīti un liekam vai nu lūpu krāsu vai lūpu spīdumiņu, vai arī abas divas. Pirms lūpu krāsu, pēc tam lūpu spīdumiņu apjomam. Šāds izskatās mūsu brīnišķīgais lūpu krāsas krāsojums. Bija gan rozīgs, bet, protams, katrai sievietei lūpu krāsas toni ir visdažādākie. Un otra lieta ir tas, ka mēs nevaram parasti iemeklēt sev esošo lūpu krāsas toni. Tātad jums ir arī iespēja atnākt šeit, Rīgā, Elizabetes ielā 75, kuriem pasākošanas centru, un privātu konsultāciju pie manis. Es jums palīdzēšu piemeklēt attiecīgo lūpu krāsas toni, lūpu kontūru un parādīs, kādu lūpu kontūru vislabāk jums izskatītos, un mēs iemācīsimies arī viņu izkrāsot. Tā kā, ja kāds par to jūs varat ņemt un sazināties